Rūdis ar draugiem mājās caurām dienām strīšņa ģitāru un dzied. Cik labi būtu, ja jūs rādītu televīzijā. Smagi nopūš viņa mamma. Nu, beidzot, es sapratusi, cik liels ir mans talants, nopriecājās Rūdis. Ja jūs rādītu televīzijā, es vismaz varētu jūs izslēgt. Žurnālists jautā trakomājas galvenajam ārstam. Un kā jūs pārbaudāt, vai pacients ir izvesaļojies? Nu, mēs pielējam vannu pilno ar ūdeni, blakus noliekam teikaroti un krūzi. Un tad paprasām, lai pēc iespējas ātrāk iztukšo vannu. Žurnālists maidot saka, ik viens normāls cilvēks ņems krūzi. Nē, ik viens normāls cilvēks izraus vannu skorķi. Kaimiņš klauvē pusnaktī pie durvīm. Viņam paveicās, jo es vēl negulēju. Patiesībā es mācījos spēlēt trompeti. Jānis pilda bioloģiju, un vispār nesaprota uzdevumu. Aiziet pie tēti lūgt palīdzību. Klausies, tēti, vari man paskaidrot, kas tā tāda sarkana krūtīte ir? Tētis domā, un tad jau atbild. Tā ir tāda stulba zivs. Tēls apjuts saka viņam, jā, bet te rakstīts, ka viņa lēkā no zara uz zara. Bet es taču tev saku, ka stulba zivs. Ja bija teikt par Jāni un tēti, tad arī būs anekdota par Jāni. Jāni, kāpēc vienam cilvēkam tik daudz kļūdu viena mājas darba? Skolotāji, kāpēc gan vienam cilvēkam kopā ar tevu? Divi studenti atnāk no eksāmena. Pirmo studentu iesauc klasē. Šī prasa. Ko tu darīsi, ja tu brauc vilcienā un tev paliek karsti? Taisīšu logu vaļā. Tagad tev jautājums. Tu brauc ar vilcienu ar ātrumu 150 km/h. Dodies uz ziemeļiem. Vēja ātrums ir 35 m/sekundē. Loga izmērs 60–45 cm. Jautājums. Cik ātrā laikā telpā vecais gaiss nomainīsies pret jauno? Students domā, pasaka, profesor, nebūs atbildes, nevarēšu atbildēt. Neieskaitīts ārā. Iesauc otru studentu iekšā. Šim uzdod šo pašu jautājumu. Ko darīsi, tu brauc vilcienā un tev paliek karsti? Novilkšu džemperi. Tev paliek vēl karstāk. Novilkšu krekliņu. Tev paliek tik karsts, ka vairs nevar izturēt. Profesor, es darīšu jebko, bet es nevēršu logu vaļā. Anniņa sociālo zinību stundā mācas par Latviju. Atnāk mājās un prasa tētim. Tēti, ko tu zini par Latviju? Ai, Anniņ, Latvija ir tāda kā pavāru valsts. Vieni vāras, otri tajā pašā laikā cepas, un beigās vienalga sanāk sviests. Atbildes ir kuršs. Tagad es domāju, ka Toms gribētu uzdot tuvušajiem ķēniņiem pa kādam jautājumam. Jā, paldies. Jautājumi ir domāti, lai mēs paskatītos uz jūsu apģērību. Tas nenozīmē, ka jums ir kaut kādas pareizās vai nepareizās atbildes. Smiekli ir vēlami, bet nav obligāti, gan no jūsu puses, gan no publikas puses. Tā kā mēs tā padomājam tādu jautājumu un atbilžu ping-pong, tā mēs to varētu saukt. Un pirmais jautājums man būs Rudolf. Iedomājies, ka tu esi skolā, savā klasē, viss ir pilns ar bērniem, bet tev ir kaut kas ļoti, ļoti svarīgs viņiem pasakāms. Kā tu pievērst viņu uzmanību, lai viņi tevi ieklausās? Var arī padomāt, ne jāatbild uzreiz. Ja klasē būtu pilna ar bērniem, es viņai teiktu aplastēt, jo visi bērni ļoti skaļi.
Tieši tā arī teiktu. Tā nevis kliegtu, bet teiktu. Ja, tā vienkārši. Labi. Tas ir tāds īstenībā arī stāstniekiem. Tā ir, ja redz, ka kāds runā klusi, tad viņā sāk pievērst viņam vairāk uzmanības. Tā kā es saprotu tavu domu gājienu. Nākamais jautājums man būs Laumai. Lauma, tu nāc no Ciblas. Pasaki lūdzu, kādas 3 lietas vai vietas katram Ciblā būtu noteikti jāapskata? Un kāpēc? Nu, vai arī apkaimē, apcidu, ja tur varbūt nav tik ļoti daudz, kas apskatāms un ieraugāms. Nu, kaut kas no tādas. Es domāju, vispirms varētu apskatīt Ilžas upi, jo tā ir principā vienīgā upe Ciblā, un viņai ir arī vēsture sava, kur var arī viņu aplūkot. Tad varētu aiziet uz Eversmuižu. Tur ir arī daudz visu kaut kādu stāstu, un ja tu sameklē īsto personu, tu varētu paprasīt, lai tev kaut ko pastāsta. Un tad pēc garās dienas ar vēsture aiziet uz laukumiņu pašūpoties. Pašūpoties, tas izklausās ļoti labi. Arī, man liekas, arī pēc šīs dienas es gribēšu pašūpoties. Bet jā, arī Ciblā noteikti šūpojas savādāk. Tā, jautājums Elzai. Tavuprāt, kas ir svarīgāk? Prast izstāstīt savu domu vai uzklausīt cita domas? Un kāpēc? Manuprāt, man pašai svarīgāk ir uzklausīt citu domas, jo tad es varu viņas apskatīt, padomāt, tad es labāk saprotu viņu ideju, un tad arī man pašai ir vieglāk izteikt savu domu. Un, protams, svarīgi ir arī izteikt pašam savu domu, lai citi var uzklausīt tevi un izdomāt savu domu, bet man personīgi pašai ir vienkāršāk uzklausīt, nevis stāstīt. Ļoti labi. Paldies tev. Jautājums Jurģim. Te jau mums tā tematika ir klātesoša, bet pasaki lūdzu, ja tev būtu jāizvēlas kāds ķekatnieka tēls, kurš tas būtu un kāpēc? Kurš tu gribētu būt no ķekatniekiem? Es noteikti gribētu būt stārķis. Un kāpēc? Kāpēc? Tāpēc, kad stārķi ir stalti, putni, lieli, ar gariem knābjiem. Viņi ēd zivis, man ļoti garšo zivis. Un jā, viņi māk lidot. Un tad tu lidotu pie tāda datormeistariem. Tieši tā. Jo viņam taču vajag to meitiņu, jā. Jā, vēl viens meitiņu. Jautājums Ariem. Kāds varētu būt nosaukums pasakai, kuru tu nekad negribētu dzirdēt? Tas ir grūts jautājums. Nu jā. Vieta teorēma. Vieta teorēma. To arī es no saviem skolas laikiem atceros. Man gan vairāk interesē pats vietas nekā tā teorija. Kas tas par onkulu? Kā viņam gāja? Kā viņš to izdomāja? Jā, tur ir stāsts. Jā, tur ir stāsts. Jā. Es domāju, Lauma mums ir devusi materiālu visai dienai ar šīm šūpolēm. Tā. Nākamais jautājums ir Rūdim. Rūdi, kāpēc tavuprāt princeses pasakās vienmēr ir brīnums skaistas, nevis vienkārši normāls? Tas jautājums. Man jau liekas, ka viņš ir tās brīnums skaistās, lai dabūtu bagātu vīru un varētu dabūt mantu. Princesei vajag mantu. Jā.
Nu, šī tiešām ir vecākā grupa. Nevar. Paldies. Elvi, pēdējais jautājums tev. Ja tu būtu Rīgas Latviešu biedrības nama gids, ko tu mums pastāstītu par šiem diviem tēliem, kurus mēs redzam uz kamīna? Uz koku tēliem. Bet var arī uz visiem pāriem. Bet iztēlojas, mēs esam atnākuši pie tās ekskursijām, bet tu mums tāds, mēs redzam. Es jums noteikti pastāstītu, ka viņi ļoti apbrīnoja cilvēku, kurš viņus pagatavoja. Ne kurš katrs varētu. Un ka viņi ir noslēpumā. Katram pašam ir jāizprot viņu nozīmi. Paldies! Tiešām noslēpumi. Paldies, Tom! Tev bija tik daudz skaisti jautājumi. Es tagad jautāšu, vai ir vēl kādi jautājumi? Es varētu uzdot jautājumu tiem, kas grib atbildēt. Demokrātija. Jā, ja jums ir tāda... Es gribu atbildēt uz jautājumu. Labi, visi var arī atbildēt. Man ir viens jautājums, jums ir jāizdomā viena atbilde uz šo jautājumu, un viņas nedrīkst atkārtoties. Man ir 30 gadi nu pat palikuši, un es spogulī skatīdamies esmu novērojis, ka notiek tāda matu atkāpšanās. Un redziet, notiek ne tikai matu atkāpšanās, bet viņi tā kā migrē. Jo tur, kur viņi pazūd no manas galvas, viņi sarodas ausīs un degunā. Kā jūs, jaunieši, varētu šo izskaidrot? Es domāju, sākam ar šo galvu, tad aizējam uz otru. Lai jūs varat padomāt, lai šitie, paskat, viņi tik ilgi domāja, lai parunātu. Tā, lai tos saglābtu. Nē, kāpēc tā notiek? Labi, tur nav, ko es jau esmu pieredzis visu teikt. Gatavoju šķēres un gaidu, kad būs aiz ausis aizskājuši. Kāpēc tā notiek? Kas tur par vainu? Vaina tā noteikti nebūs. Lai būtu siltāk ausī. Man jau gan liekas, ka viņiem baigi apnikuši jau tur tusēt tajā galvā. Viņi grib aiziet kaut kur citur arī patusēt. Okay. Nē, nu man liekas, ka tas ir tāpēc, ka Turcijā vajag matus tur taisīt un viss būs kārtībā. Un tad uzsas nebūs. Tad Turki izdarījuši, lai pārstādīs no ausīm uz ausīm. Nu, var aizbraukt un viņi jums operāciju izdarīs, viss būs superīgi. Nu, tur vienkārši var redzēt, kuras vietas dzīves laikā ir ķemmēts un kuras nav. Tad, kad tev paliek 30, tu sāc domāt par citām lietām, tu sāc domāt par siltumu mājās, par nodokļiem, un tad viņi vienkārši sāk migrēt tāpat kā tavas domas. Tā, pašiem apnīk stāvēt uz vietas, grib izpausties un padarīt arī pašu personu savādāku, lai būtu interesantāk un uz bērnības foto, kad paskatītos, būtu reāli atšķirība. Ja tu negribēji, to nav jāatbild. Vai ne? Re, ir vienmēr jāizmanto tās tiesības, kuras tu esi pieteicis. Tā kā es teikšu paldies jums visiem, jūs brīnišķīgi izskatījāties. Tagad brīnišķīgi izskatīsies vērtētāju grupu, jo viņiem būs jāpieņem lēmums. Jo laiks negaida. Paldies jums šobrīd.